Šodien Latvijas 100-gades svinību atklāšanā satiksies cilvēku rokas un garaspēks. Unikālā akcijā apskauj Latviju, ap Latvijas robežu stādot ozols. Latvijā un pasaulē klājot baltos galdautus un godinot tos drosmīgos ļaudis, kas pirms 100 gadiem apvienoja Latvijas tautu ceļā uz neatkarīgu valsti. Arī mums ir pievienojies akcijas busiņš, apskauj Latviju, pamāsim viņiem! Arī Saldus novadā, Ezers pagastā, šogad atzīmēsim 4. maiju. Tā ir Latvijas 2. dzimšanas diena. Diena, kad 1990. gadā Latvijas PSR augstākā padome pieņēma deklarāciju par Latvijas republikas neatkarības atjaunošanu. Lēmumu, kas atjaunoja Latvijas suverenitāti. Tā bija diena, kad mēs visi izvēlējāmies brīvību. Pateicām par grāmatām, kuras drīkst būt mūsu grāmatu plauktos, par mūsu draugiem no visas pasaules, par brīvai informācijai, uzņēmīgumai un patiesai līdzdalībai. Varbūt bērni un jaunieši nespēj iztēloties, cik sen vai nesen tas ir bijis. Tāpēc aicinu palūkoties uz mani. Es esmu radīta, piedzimusi ne, bet radīta 1990. gadā, kad pieņēma deklarāciju. Jūsu priekšā stāv dzīva liecība par to laiku, cik sen vai nesen tas ir bijis, un šie notikumi ir izcinājušies. Bet kāpēc tieši balto galdautu svētki? Balts galdauts latviešiem jau vēsturiski ir bijis simbols. Svinībām balts galdauts ir kā pašapziņas un lepnumu simbols. Tāpēc šodien leposimies un vienosimies kopīgā svētku svinēšanā. Svētkus atklājam ar Baumaņa Kārļa lūgšanu Dievs svētī Latviju! Kā jau īstos svētkos, laiks arī apsveikumiem. Aicinu Saldus novada pašvaldības izpildu direktoru vietnieci Sarmīti Ozoliņu. Labdien visiem ezerniekiem! Labdien!
Labdien, tuviem un tāliem ciemiņiem! Labdien, lieliem un maziem! Mani šī pasākuma atklāšanā ļoti uzrunāja vārdi, ka pirms daudziem gadiem tajā tālajā maijā mēs esam izdarījuši izvēli, un mēs esam izdarījuši izvēli par brīvu izvēli savām grāmatām, draugiem, uzņēmībai, līdzdarbošanās spējām, bet tajā tālajā 4. maijā mēs izdarījām ne tikai politisku un emocionālu izvēli. Īstenībā vārds par ietver tik daudz, tas ir tik saturiski ietilpīgs, tas ir pozitīva pienākuma vārds. Pozitīva pienākuma vārds visos šajos gados un gados, kas vēl sekos. Droši vien katrs no mums atcerēto stāstu, kur šis pozitīvais pienākums nemaz tik labi nav izpildīts, vai arī izdarīts ir gluži pretēji. Bet tomēr paskatīsimies uz visu no šī pozitīvā pienākuma puses. Un jo nozīmīgāks ir amats, jo vairāk šī pozitīvā pienākuma mums pienākas, jo pašiem izdarīt un vēl arī citus iedvesmot. Šajā dienā gribētos uzsvērt arī to, ka problēmas jau pie mums atnāk pašas, bet mūsu labie, pozitīvie darbi prasa lielu un nopietnu ieguldījumu. Un ja mēs vēl paskatāmies apkārt ar gaišo skatu, tad mēs redzam, ka šī valstiskuma svinību diena ir kļuvusi arī gluži personiska, gluži ģimeniska, ar balto galdautu, ar apskauju Latviju pasākumu. Mēs pienākam viens otram tuvāk un daudz mīļāk un saprotamāk izsakām savu attieksmi, savu mīlestību pret savu Latviju. Un šajā tik skaistajā, bet vienlaicīgi arī nopietnajā dienā man ļoti gribas tomēr pacitēt vārdus no Latvijas valsts 100-gades rīkošanas programmas, kur ir teikts, ka Latvijas valstiskuma ilgtspēju nosaka tas, cik principiāli gatavi, cik ar lielu valsts gribu ir Latvijas cilvēki, cik gatavi identificēties ar Latvijas neatkarīgas valsts pastāvēšanu un ar spēju strādāt Latvijas labā. Lai mums visiem izdodas, lai mēs viens otru atbalstām ar šo par attieksmi, ar šo par veidošanu savai ezerei, Saldus novadam Latvijas valstī. Vārds biedrības pa Sentēvu pēdām pārstāvēja Antrai Sipeniecei. Esiet sveicināti Latvijas ļaudis Ezeres pagastā, Latvijas mazpulku dibināšanas sirdī. Mēs stāvam kopā pie mūsu mīļās Latvijas 100-gades sliekšņa un nākas palūkoties apkārt, gan pagātnes, gan nākotnes acīm skatoties. Manās rokās nonācis kāds sens avīžu raksts. Citēšu: tūkstošiem ļaužu un daudzas ekskursijas no vis tālākiem valsts novadiem pulcējās ezerē, lai piedalītos pirmās Ezeres mazpulka 10 gadu darba atcerē. Koša saule svinību rītā apspīdēja Ezeres pils parku, pulcinot uz svētku dievkalpojumu daudzus apkārtnes iedzīvotājus. Dievkalpojumu vadīja mācītājs Lūsis. Dievkalpojumam beidzoties, mazpulku nometnes dalībnieki un viesi kopējā gājienā devās uz Ezeres pamatskolu, kur kameras priekšēdētājs Dzērve atklāja piemiņas plāksni pirmajam mazpulkam. Piemiņas plāksni uzstādīja lauksaimniecības kamera no saviem līdzekļiem. Tā veidota bronzā ar sekojošu uzrakstu:
Šī namā 1929. gada 8. novembrī nodibināts pirmais mazpulks skolotāja Riharda Kalniņa vadībā. Mazpulku kustība Latvijā no paša sākuma līdz 1940. gadam ir nesaraujami saistīta ar Kārļa Ulmaņa vārdu. Kārlis Ulmanis, kas līdz 1913. gadam atradās emigrācijā ASV, iepazinās ar šīs valsts lauku jaunatnes klubu darbu un par to rakstīja Latvijas presē jau 1910. gadā. Tādā veidā šo ideju pārnesot uz Latviju. Kārlis Ulmanis ieteica Latvijas lauksaimniekiem un viņu dēliem sākt staigāt jaunus ceļus, lai viņi paši izmēģinātu, kā tikt pie panākumiem un turīgas dzīves. Pamatojoties uz mazpulku pagaidu noteikumiem, kurus izstrādāja Latvijas lauksaimnieku centrālbiedrība 1929. gada jūnijā, jau tā paša gada 8. novembrī Ezerē pie 6-klasīgās pamatskolas ar agronoma Kārļa Tukmaņa un skolotāja Riharda Kalniņa iniciatīvu nodibināja pirmo mazpulku ar pieņemtu nosaukumu Asni. Tiešām līdzīgi maziem asniem mazpulki sāka augt un izauga par krietniem stiebriem, dodot bagātīgu ražu. Šīs jaunatnes organizācijas Baltzaļā karoga paspārnē vēl šodien jaunieši tiek gatavoti ne tikai darbiem, kas tuvi zemei, bet gatavoti reālai dzīvei savas dzimtās zemes, sētas, ģimenes un valsts nākotnei. Tā sēkla, kas iesēta mazpulku zēnu un meiteņu rokām, nesusi bagātus augļus nevien Latvijas laukos, bet arī pilsētās, jo latviskās dzīves ziņa, darba tikums un pilsoniskā atbildība, kas ir mazpulku filozofijas pamatā, šodien skar ikvienu gaiši domājošu cilvēku un vienkāršā, skaidri saprotamā valodā uzrunā Latvijas jauniešus, viņu ģimenes, skolas un sabiedrību kopumā. Mēs drīkstam, varam un spējam būvēt savu valsti labāku, tādu, lai pašiem ir prieks tajā dzīvot, un mēs to varam darīt daudz dažādos veidos, ar kultūras vērtību kopšanu un tālāk nodošanu, ar darbu savas vides, mājas un savas ģimenes labā, bet galvenokārt ar pilsonisku aktivitāti un dzimtās zemes mīlestību. Mūsu valstī jāpastāv un jābūt tīrai, koptai un skaistai. Tā ir mūsu atbildība. Saules mūžu tev, Latvija! Paldies! Kas gan īstenis latvietis būtu bez savas dziesmas? Kad ir skumji, īsts latvietis dzied. Kad ir priecīgi, īsts latvietis dzied. Ar muzikāliem sveicieniem svētkos jūs sveiks Ezeres kultūras nama sieviešu kors Kaprīze, vadītāja Indra Eisule.
tiks stādīti īpašā vietā, pirmajā mazpulcēnu dārzā, došu vārdu arī Latvijas mazpulku starptautisko projektu vadītājai, arī kādreizējai Drūbas mazpulku aktīvai dalībniecei Lindai Mednei. Labdien! Paldies Sipenietes kundzei par īso ieskatu mazpulku vēsturē. Šobrīd Latvijā darbojas vairāk kā 2000 bērni un jaunieši, un viņi darbojas apvienot tādas vērtības kā sakopti lauki, labi padarīts darbs, izpratni par demokrātiju un latviskums un valstiska pašapziņa. Un esot šodien šeit, Latvijas 2. dzimšanas dienā, kad cilvēki pateica par brīvu Latviju, par brīvu valsti, es vēlos teikt, novēlēt visiem mums, sekot mazpulku devīzei, augsim Latvijai, un novēlēt ozoliem, ko šodien stādīsim un ko stāda vēl visapkārt Latvijai, augt stipriem un būt tik lieliem un vareniem, kāda ir mūsu valsts. Paldies! Simtgades atklāšana šodien pašā rīta agrumā sākās Latvijas ziemeļu, dienvidu, rietumu un austrumu galējos punktos – Ipiķos, Demenē, Nīcā un Pasienā. Bet te, Saldus novada Ezeres pagastā, esam pulcējušies vēsturiski pirmajā mazpulcēnu dārzā, kas veidots 1935. gadā, lai akcijas ietvaros stādītu 4 Latvijas simtgades ozolus ar īpašām norādes zīmēm. Vārds radošās padomes pārstāvei Vitai Jaunzemei. Labdien! Pirmām kārtām apsveicu jūs visus šajos svētkos. Pasaules gudrākie prāti ir pateikuši, ka īstena neatkarība, īstena brīvība nepastāv, ka viss tas ir ilūzija. Lai tā arī būtu, bet šīs ilūzijas vārdā, šīs sapņu vārdā, šīs idejas vārdā mūsu senči atdeva savas dzīvības, atdeva tās brīvprātīgi arī un bija pietiekoši traki un drosmīgi, lai mums taptu valsts. Lai šie koki, ko mēs šodien iestādīsim, ir kā cīņas apliecinājums tiem, kuri atdeva savas dzīvības, lai Latvija būtu, lai tas ir kā mīlestības apliecinājums mūsu zemītei, es ceru, kuriem būs saules mūžs, un lai tā ir kā cerība, ka arī pēc 100 gadiem mums tas viss būs, ka atnāks citi, kuri runās latviešu valodā un kura arī iestādīs nākamos ozolus. Vēlreiz priecīgs svētkus un lai mums viss izdodās! Aicinu pasniegt arī Latvijas simtgades ozola zīmi. Zīmes. Labdien! Vēlos pasniegt 2 apliecinājumus. Viens apliecinājums būtu jaunsargiem un otrs mazpulku pārstāvjiem. Lūdzu, atnākiet pēc apliecinājumiem. Lūdzu, uzņemties tālākās tūpes ar šiem ozoliņiem, kurus mēs šodien iestādīsim 2017. gadā. Arī jums, jaunsargu pārstāvji, lūdzu, uzņemties tālākās tūpes ar šiem ozoliņiem, neaizmirst viņus. Labi, liels paldies! Tā kā īpašās zīmes esam saņēmuši, lūgšu Saldus novada pašvaldības, Ezeres pagasta pārvaldes, Kurzemes mazpulku un biedrības pa sentēvu pēdām pārstāvis
doties uz dārzu un iestādīt Latvijas 100-gades ozolus. Tām tur tad jau kaut kā pēc tam taču vien, ne? Jā, piespiestu arī manam aparātam, ko? Nāc šurp, jā. Es gribu varāt. Es vienreiz ar kaut kur atjaušos. Jā. Paldies. Pasmaidām, labu lietu taču izdarījām, vai ne? Galīgi tik aizdomīgi un šķīvi. Šausmas, nemīli, ko? Tā kā pie zobārsta. Ja gribi Latviju izspēlēt.
kad māmiņa manu labu dara. Un tieši šodien ir dažiem ezerniekiem dzimšanas diena. Lūdzu, Kristiāna, panāc lūdzu šurp. Kur ir Kristiāna? Novēlēsim tev saulainu un skaistu dzīves ceļu. Un Aiva Ķēpule ir lūdzu. Nav, jā? Ir jeb nav? Nav. Un Graudiņš Jānis? Arī nav. Sieviņa ir, lūdzu. Un visiem ezerniekiem es novēlu gaišu, saulainu un skaistu maiju un visu gadu, un lai jums veselība, spēks un izturība. Un tikai kopā visi mēs varam paveikt lielus darbus. Paldies! Paldies visiem! Paturpināšu iepriekš teikto, jo tikai kopā mēs varam radīt svētkus. Paldies Latvijas Republikas kultūras ministrijai, Latvijas valsts simtgades birojam, Saldus novada pašvaldībai un pašvaldības aģentūrai, Saldus turisma informācijas, kultūras un sporta centram. Paldies Ezeres pagasta pārvaldei un biedrībai Mūsu Ligzda. Tagad visus aicinu baudīt Laura Baltera un Māra Vitkus koncertu un cienēties, dalīties stāstos un dziesmās pie balti klātā galda. Labdien visiem šajā brīnišķīgajā un saulainajā svētku dienā mums, visiem Latvijai, katram no mums, jo mēs to visu arī kopā veidojam. Un tad mēs ar Māri kopā pamuzicēsim jūsu priekam.
atvilst.